Labrīt, kolēģi, lūdzu reģistrēsimies domas sēdē. Labrīt, kolēģi, sāksim šīs dienas domas sēdi. Un pirms sākt izskatīt jautājumu par dienas kārtību, vēlos sveikt kolēģis, kuriem starp iepriekšējo domas sēdi un šo domas sēdi ir bijušas vārddienas un kuri vēl nav apsveikti. Un kā pirmo sveiksim Ievu Ārnti vārda dienā. Un arī Robertam Jurķim bija vārda diena. Sveicam Robertu. Volkovičs kungs vēlās arī kādu sveikt. Nē, diemžēl sveikt. Nē, pajautāt. Pirms domas sēdi jautājums. Es gribu nolasīt no Kekos mājaslapa tekstu, ka tikšanās ar deputātiem ieliks raksts, ja, un šoreiz uzaicināti Kekos novadomas priekšsēdētājs Valds Vārīgs, Finanšu komitejas deputāti, Juris Krūmiņš, Arvids Platvers un tā tālāk. Ja. Par kādu jautājumu jūs pašlaik runājat? Es gribu jautājumu uzdot tieši jums, ne par domas sēdi jautājumu. Volkovičs kungs, tad varbūt citreiz. Tad varbūt citreiz. Nē, man ļoti interesē, kurš uzaicināja man, jo šeit uzrakstīts, ka šoreiz uzaicināti. Un mans uzvārds arī minēts. Volkovičs kungs, šodien ir domas sēde. Atļausimies izskatīt jautājumus, kas ir saistīti ar domas sēdi. Tātad saistībā ar darba kārtību, kolēģi. Šajā sēdē mums ir viens jautājums, kas ir jāizskata slēgtā sēdes kārtībā, jo viņš ir saistīts. Kolēģi, lūdzu, klausieties. Jautājums ir saistīts ar personas datu aizsardzību, un tādēļ jautājums numur 1, kas uz šobrīd ir piedāvātajā sēdes darba kārtībā, ir jāizskata sēdes slēgtajā daļā, kurā piedalīsies tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti šī jautājuma dokumentu sagatavošanā. Pārējiem darbiniekiem un apmeklētājiem būs jāuzgaida ārpusē, kamēr šis jautājums tiks izskatīts. Tas ir viens no paziņojumiem. Un saistībā ar darba kārtību ir iesniegti 5 priekšlikumi. Tad, kolēģi, sāksim izskatīt jautājumu par šīs dienas darba kārtību. Ir iesniegti priekšlikumi 2 no deputāta Igora Malinovska un 3 no deputāta Roberta Jurķa. Sāksim ar tātad iesniegšanas kārtībā. Pirmais tika iesniegts tātad Malinovska kunga priekšlikums izņemt no dienas kārtības un atgriezt jautājumu 622 par detālu plānojumu Vecgāņa 3 uz atkārtot izskatīšanu attīstības komitejas sēdē par jautājumu par etlikumību. Lūdzu, Malinovska kungs, savu priekšlikumu komentējiet.
Jautājums par detaļu plānu Vecganga 3. Tur neatbilst teritorijas plānojumam, neatbilst aizņemama teritorija, kur izstrādāts detaļu plānojums. Jautājums bija uzlikts pirms attīstības komitejas sēdi 2 stundas, kas nebija iespēja viņu precīzāk izskatīties, un sakarā, ka tur uzskat, ka nevar būt detaļu plānojums atļauts uztaisīt izpētes teritorijā, jābūt viņam atgrieztam komitejas sēdi un jāskatās viņu papildus, lai būtu ievērota visa likumība. Komitejas vadītājiem lūdzu skaidrojumu par šo situāciju. Labdien, cienījamie kolēģi! Šis jautājums tiek skatīts Ķekavas novadā no 2005. gadā. Ir izstrādāts detālu plānojums. Sakarā to, ka pašvaldība Vita traktors firmai neļāva rīkoties savlaicīgi, viņi iedevuši bija un pieprasījuši tiesā 400,000 zaudējums Latos, ar kuriem mēs strādājam apmēram 2 gadus. Tagad jau ir pagājuši no 5. gada un 14. gads, cik gadi, un uzreiz atrodam kaut kādu kļūdu detālu plānojumu izstrādāšanā. Interesanti, vai ne? Un tamdēļ es uzskatu un lūdzu atbalstīt domas deputātiem šo jautājumu izskatīšanu. Paldies! Tad es būšu spiests balsot pret jautājumu, tāpēc, kad jautājums ir nelikumīgi izstrādāts, es gribu viņu redzēt, viņu visu likumību, nav grozījuma teritorijas plānojumā. Ja deputāti gatavi uzņemties atbildību uz sevi, tad lūdzu varēsiet balsot. Tā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties saistībā par šo jautājumu? Ja nē, tad lūdzu uz balsojumu šo priekšlikumu. Balsojuma rezultāts ir šāds: par 7, pret 4, atturās 6, nepiedalās nav, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums no Malnauskas kunga noņemt no dienas kārtības un atgriezt jautājumu 10.2.6 par nekustamo īpašumu Jenča 82 un Jenča 84 apvienošanu un atkārtotu izskatīšanu attīstības komitejā. Lūdzu komentāru. Tāpat jautājums bija uzlikts attīstības komitejā pirms 2 stundām, arī nebija laika iepazīties ar šo jautājumu, un tur ir komentāros uzraksts arī būvvaldes galvenā arhitekta Mikanovska kunga, ir uzrakstīts ziņojums, kad viņš arī uzskata tā, ka viens zemes gabals ir precīzi mērīšana, otrai zemes gabala nav precīzi mērīšana, nav topogrāfija, uz otrā gabala zemes stāv nelikumīga būve, kas vajadzētu sakārtot un nav būvatļautas līnijas saliktas. Tāpēc jautājums jāskatās papildus, lai arī nebūtu deputāti un domēm pēc tam lieki izdevumi un problēmas. Jautājums jāizskatās atkārtot. Tā, lūdzu komitejas vadītājiem skaidrojumu. Cienījamie kolēģi, pievēršu uzmanību. Cilvēks, īpašnieks, ir izteicis vēlēšanās apvienot šos 2 gabalus. Viens gabals ir precīzi uzmērīts, viens ir tikai uzrādītā variantā. Apvienojot šos zemes gabalus, cilvēkam ir jātais precīzo mērīšana un jāizveido robežu plānu. Tātad sakarā ar šo procedūru viņš risinās šīs problēmas līdzās. Paldies! Vai vēl kāds vēlas, ko bilst saistībā ar šo priekšlikumu? Ja nē, tad balsosim par to.
Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 8 pret 4 atturās 5, nepiedalās nav, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums iesniegšanas kārtībā ir iesniegts no Roberta Jurķikunga, izslēgt no domas sēdes darba kārtības jautājumu 312. Lūdzu komentāru, Jurķikungs. Labrīt visiem. No pievienotajiem dokumentiem ir tikai viens lēmuma projekts un netop skaidrs, kādēļ ir nepieciešams palielināt darbinieku skaitu. Es tā varu tikai nojaust, ka tas ir saistībā atkal ar kultūras aģentūras likvidāciju, jaunu iestāžu izveidošanu, kad ir vajadzīgs kāds jauns grāmatvedības darbinieks, bet, manuprāt, to vajadzētu apspriest un uzklausīt skaidrojumu komitejās. Tādēļ aicinu neatbalstīt, nevirzīt šodien uz domas sēdi šo jautājumu izņemt no darba kārtības. Tā, vai kāds vēlas izteikties saistībā ar šo priekšlikumu? Ja nē, tad lūdzu uz balsošanu. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 6 pret 9 atturās 2, nepiedalās nav, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums saistībā ar darba kārtību arī no Jurķikunga. Jā, lūdzu. Kolēģi, ja izpildu direktoris prasa štatu vienību, tad pašvaldība apstiprināja viņam naudu algu fondu. Un ja pašvaldības izpildu direktors uzskata, ka viņam nepieciešams viena vai otra vieta darbinieks, atstājam šito prioritāti viņam lemt, bet nesākam domas lēmumus, mēs tagad skatīties katru štatu vienību, kur cilvēks strādās vai cik viņam ir vajadzīgs. Skaidrs. Mēs uzdodam pienākumus pašvaldības izpildu direktoram veikt darbu. Tad viņš arī pats rūpējas par savu darbinieku skaitu un viņu lielumu. Paldies. Jurķa kunga nākošais priekšlikums mainīt vietām darba kārtībā jautājumu izskatīšanas kārtību. Lūdzu komentāru. Loģiskās secības ir tā, ja mēs esam ielikuši darba kārtībā sporta aģentūras vadītāju ievēlēšanu un apstiprinām sporta aģentūras darba plānu 2014. gadam, tad tikai loģika prasa, ka vispirms apstiprinām darba plānu, un ja deputāti apstiprina darba plānu, viss kārtībā, ja deputāti neapstiprina darba plānu, tad jau aģentūras direktors ir slikti strādājis, un viņu nevar pārvēlēt. Tā ir vienkārši loģiskā secība, kā vajadzēja komitejā salikt un šo darba kārtību. Tāds ir pamatojums. Un apstiprinām vispirms darba plānu, viss kārtībā, un tad ievēlam direktoru. Man nav nekas ne pret darba plānu, ne pret direktoru, bet tikai tas kārtība. Saprotu tev. Vai deputāti vēlas izteikties saistībā ar šo priekšlikumu? Ja nē, tad lūdzu balsosim par šo priekšlikumu.
Balsojuma rezultāts ir šāds: par 14 pret 1 atturās, 2 nepiedalās, nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums arī no Jurķa kunga. Izslēgt no domas sēdes darba kārtības jautājumu 211. Lūdzu, Jurķa kungs, komentāru. Kolēģi, mēs šodien gribam pieņemt ļoti svarīgu, pašu svarīgāko dokumentu, ko doma pieņemt, tas ir finanšu dokuments, domas budžets. Bet, esam stipri atkāpušies no ierastās kārtības un izskaidrojumiem, lai saprastu budžeta būtību, kāda tad viņi tur ir. Ja agrākajos gados mēs budžetu skatījām faktiski 3 lasījumos, 2 reizes komitejās un 3 reiz bija domas sēdē, un tas notika kopējās komitejas sēdēs, tad šis budžets netiek izskatīts pat visās komitejās. Pat nezinu, kādu iemeslu dēļ, vai tur ir vadītāji vaina vai kas, bet saimnieciskajā komitejā mēs pat neskatījāmies jautājumu par budžetu. Un parastā kārtība ir, kad budžetu skatīja kopējās komitejas sēdēs, kur var uzdot jautājumus un saprast visu par katru ciparu un par ko, jo šeit tad domas sēdē mēs pārvērtīsim par debatēm. Jā, man ir ļoti daudz jautājumu par daudzām pozīcijām, kuras nav no šīs tabulas tik vienkārši saprotams, kuras prasa papildu paskaidrojumu. Par darbinieku skaitu, par atalgojumu un par daudzām citām lietām. No šīs tabulas vienkārši izlobīt ir pagrūti, jo tad mēs šeit varam pāris stundas sēdēt un runāt par katru pozīciju. Manuprāt, tad ir saprātīgāk ir izrunāt to visu komitejās, kopējā kopsēdē, un pēc tam mēs domas sēdē vienkārši par viņu nobalsojam. Jo daudz jautājumu tur nav iekļauti. Paldies, atgādināšu Jurķa kungam, kad šādi budžets vēl skatīts attiecībā uz izglītības iestādēm nav nekad. Konkrēti izglītības komitejā ļoti detalizēti šis jautājums tika skatīts. Šis jautājums ir skatīts attīstības komitejā, kultūras komitejā, finanšu komitejā. Es nezinu, ja jūs uzskatījāt, ka jums nebija iespēja šajās komitejās piedalīties, diemžēl. Es atvainojos, Maļinovs kungs, lūdzu. Jā, kolēģi, Robert kungs teica tikai, ka mums būs 2 stundas jāskatās tas budžets pa jaunu un jātirz viņu un tā tālāk. Varbūt tieši tad paliekam, skatāmies budžetu, lik tik ilgi, lik mēs viņu pieņemsim, tāpēc, kad savākties visiem komitejā, nav iespēja. Tagad mēs esam visi 17 deputāti un lemsim par budžetu. Paldies! Paldies! Jarum kungs, lūdzu. Paldies, Varikungs. Es tikai gribēju atzīmēt, ka jūs savās izteikumos par iepriekšējā perioda izglītības komitejas darbu bijāt neprecīzs. Jūs viņā nebijāt un attiecībā uz izglītības iestādēm izglītības komitejā šis budžets visus iepriekšējos gadus tika skatīts ļoti detalizēti. Paldies, Jarum kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Keister kungs. Mēs tā vispārīgā formā apskatījāmies šo budžetu kultūras un sporta komitejā. Un man bija lūgums sagatavot vai sniegt šādu informāciju attiecībā par jebkuru struktūru vienību, kas ir paredzēts budžetā, darbinieku skaitu, slodzes lielumu, un tika apsolīts, kad uz domas sēdi, viņš ir kā, ierobežota informācija, kad viņi tiks, kā saka, sniegta, ja? Un, cik es skatos, nav šī informācija, kas par lietu, un kad viņi varētu iepazīties ar to, kur katra konkrēti rakstīts par katru pozīciju, kurai ir šis atalgojums, kur apakšā ir šis uzskaitījums, kas tur apakšā ir tie atalgojuma ņēmēji, ja, un attiecīgi arī slodz lielums gan kultūras šais vienībās, gan izglītības. Paldies! Tātad saistībā ar šo jautājumu izpildirektors pāris vārdos. Šāda informācija sagatavota, jo, kā jūs lūdzāt, bija prasīts, cik ir štata vietas un slodzes lielums. Vairāk nekādu datu jūs netikāt prasījuši.
Tur nebija teiks, ka jāpievieno pie dokumentiem. Šī informācija namie ietvaros. Kā tas uz budžeta pašlaik atstāja iespēju? Jūs gribējāt samazināt štatus vai kā? Izslēdziet lūdzu, kas nerunā, lai Keistra kungs varētu runāt. Jūs gribat zināt mērķi, kāpēc tas ir, ja? Mērķi pateiksim bišķiņ vēlāk, ja? Katrā ziņā, lai būtu, kāpēc to viss tiek darīts, jāiegūst informācija, ja? Un tāpēc arī būs pamatojums, tāpēc mēs esam šeit apspriež šo budžetu, ja? Katrā ziņā ir zināmā bažas par to, kad šis bloks attiecībā uz atalgojumu un visas šīs izmaksas, ja? Kad reāli mēs gribam redzēt to situāciju, kas ir paredzēts, teiksim, šajā lietā. Skaidrs. Apspriežot šo jautājumu, es domāju, ka jūs ļoti uz daudzām saviem jautājumiem arī gūsiet atbildi. Jarumkungs, lūdzu. Es saprotu, ka visu šo informāciju būs speciālisti gatavs sniegt tajā mirklī, ka mēs apspriedīsim šo jautājumu. Ja? Ja es pateikšu, kas man interesē. Mēs šobrīd darba kārtībā atstājam jautājumu par vienas papildus štatu vietas izveidošanu pārvaldē. Iestādēs šīs štata vietas izveido iestāžu vadītāju. Es personīgi gribētu zināt, kāds ir prognozētais nākamā gada darbinieku skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Jo pēc tās informācijas, kas ir pieejama, neformālā ceļā iegūt ar cilvēkiem runājot, ir darbinieku skaits un attiecīgi administratīva izmaksu palielinājums iestādēs atsevišķās. Paldies. Un es atvainojos, nav tas mirklis, manuprāt, vēl pienācis, ka mēs varam svadīties ar budžetu, un ir cits prioritārs, kam šis finansējums būtu noderīgāks. Paldies. Krūmiņkungs, lūdzu. Kolēģi, ar budžetu veidošanu mēs sākam strādāt kopā ar administrāciju apmēram decembra sākumā. Pat agrāk, ja? Kur ir jautājums ar visām iestādēm, pašvaldības iestādēm. Šie budžeti nevienu reizi tika skatīti, iziet cauri visām šīm pozīcijām un jautājumiem. Tie jautājumi, kas bija svarīgi, kas neskaidri un tā tālāk, tika skaidrot un tā tālāk. Tagad pēdējā brīdī, es nezinu, kamdēļ tur kāds nav atnācis uz komitejas sēdi, ja man ir interesi, tad es eju uz citām sēdēm, bet tas ir nesaprotami, kad sagatavots, var teikt, mūsu galvenais jautājums, un mēs tagad viņu kaut kur atliksim malu. Nesaprotam. Paldies. Ceļmalnieks kungs, lūdzu. Paldies. Kolēģi, kā iestādes vadītājs, es noteikti apliecinu to, ka izglītības iestāžu budžeti tika skatīti sīki un smalki un vairāk kārtīgi, un no iestādes vadītāja pozīcijām noteikti es varu teikt, ka viņi tika izvērtīti un kārtīgi izskatīti. Un otra lietiņa, ko es gribu teikt arī kā iestādes vadītājs, mums ir ļoti būtiski, lai procesi varētu notikt iestādēs, mums ir labāks vai sliktāks budžets jāpieņem. Un es aicinu kaut vai 2 dienas to darīt, bet nonākt pie kopsaucēja. Paldies. Paldies. Jarumkungs, lūdzu. Paldies. Es gribētu nelielu repliku uz Krumiņa kungu teikto par to, ka darbs tika sākts jau decembrī. Tieši tā, man prieks par to. Es gribētu atgādināt vēl pusotru mēnesi iepriekš. Bija, ja nemaldos, 20. oktobrī termiņš, ar kuru doma septembra sēdē uzlika par pienākumu kultūras aģentūras likvidatoriem beidzot iesniegt plānu, cik kas maksās kādas iestādes, cik viņās būs darbinieki. Es atvainojos, tas nekad nav izpildīts. Nav izpildīts, iestādes ir radītas, mēs tagad šodien pieņems viņās budžetu, es atvainojos, man nav informācijas precīzi, cik tur cilvēki strādās katrā no šiem iestādēm. Paldies. Jurķi kungs, lūdzu. Protams, ir neskaidrības, kad mēs pieņemam jautājumu par atalgojumu un visu laiku pieaug. Jauni darbinieki parādās iestādēs un pašvaldībā. Un tad
tad šeit Keisterkunga uzdotais jautājums par amatu vietu skaitu katrā iestādē, daudzumu, prognozēm, plānoto bija vietā, un tas būtu jāredz. Un skatoties tā, skaitot ciparus kopā, man tomēr sanāk, ka kultūrai būs vairāk nekā bija iepriekš. Atkal. Un tādēļ, un ir jautājumi, kuri vispār nav apskatīti budžetā un nav šīs pozīcijas paredzētas. Un vēl viens būtisks jautājums, kādēļ Saimnieciskajā komitejā netika skatīts budžets. Tiešām nebija laika, vai uzskatīja, ka tas ir tik ļoti nevajadzīgi, ka Saimnieciskās komitejas jautājumu pāraudzības blokā nav nepieciešams izskatīt novada budžeta projektu. Paldies. Platperkungs, lūdzu. Man ļoti izbrīna milzīgā uzmanība, ka 3 deputāti ir neapmierināti ar to, ka viņi nekā nezina, kaut ko prasa, neko informāciju nevar saņemt. Un līdz ar to man liekas vienkārši dīvaini. Es saprastu, ja to uzdot piesim iedzīvotāji, kas varbūt šos skaitļus nezina, viņiem nav pieejams. Iet arhīvā, iet pie grāmatvežiem, iet apsīties, cik ir maksājuši kādreiz iztērētie līdzekļi aģentūras uzturēšanai, un tad pie Vēsmas Ozoliņas noskaidrot, piesim, cik ir štata vienības, kāda problēma. Es vienkārši nesaprotu šito, tā ir saucamā bezdarbība, apzināti vienkārši faktu sagrozīšana. Es varu pateikt, mēs 2 gadus esam strādājuši iepriekšējā sasaukumā, kad mūsu darba plāni neapstiprina un strādā, un beigās mēs šogad noskaidrojām beidzot, kad iepriekšējā sasaukumā apstiprinātais budžets no 819 tūkstošiem beigās pieaug līdz 1 032 000, Un mēs nevarējām saprast, kā tas tā ir. Lai es nomierinātu, piesim, Platperkungs, varbūt neieklīksim jau jautājumu izskatīšanā pēc būtības, jo pašlaik mēs atgādināšu, mēs apspriežam priekšlikumu, vai vispār to skatīt. Es tāpēc arī gribu teikt, ka es aicinu deputātus šeit nevilkt garumā ar vienkārši bezjēdzīgiem jautājumiem, jo tas parāda viņa bezdarbību. Paldies. Jarumkungs, 3. reizi grib runāt. Mums pēc reglamenta laikam 2 reizes. Aicinu Jarumkungu īsi un tad iesim tālāk. Es īsi atbildēšu. Kultūras aģentūras budžets pieaug pēdējo 2 gadu laikā. Tā, kad pagājuši gadu, piemēram, tika veikta Katlakāna bibliotēkas rekonstrukcija, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Un katra šī gada laikā apmēram pa 100 000 latu tika piesaistīts dažādi Eiropas Savienības finansējuma fondi. Paldies. Tad 2. reizi Keisterkungs un tad balsosim par priekšlikumu. Es gribēju izteikt tādu atklāsmu komitejas priekšsēdētājiem Platperkungam, kad mēs tomēr komitejā šo jautājumu pa virs tā kā skatījām, un mēs nonācam pie secinājumu, kad mums tiks sagatavots. Bija šis jautājums komitejā, cik sagatavots šis papildu materiāls vai papildu informācija. Nekādu pārkāpumu es neredzu. Es vienkārši lūdzu to, un tas aicinājums, ka kaut kur aiziet, kaut ko pameklēt, mēs nevienojamies tajā komitejā, ka mēs tādu ceļu vai tādu procesu veiksim. Es vienkārši prasu to, kas man bija apsolīts. Vairāk neko nevairāk, nemazāk. Paldies. Paldies, Jurģi kungs. Kuru reizi jūs runāsiet? Vienkārši nesaņēmu, es uzdevu jautājumu un nesaņēmu atbildi, kādēļ budžeta projekts netika skatīts Saimnieciskajā komitejā. Komitejas priekšsēdētājiem lūdzu atbildi. Vairāk man nav. Adata kungs sniegs atbildi. Tā bija pilnīgi tehniska kļūme, jo izsludinot darba kārtību, šis jautājums netika elektroniski novirzīts uz komiteju, un lai pēc tam jūs neizmantot spekulācijas, ka mēs esam sasteigtā kārtībā vai pātru vai kā savādāk, tāpēc šādā veidā to izdarīt vairs nevarēja. Mēs visi lieliski zinājām, ka Finanšu komitejā šo jautājumu skatīs, un visi, kuriem bija interese piedalīties šī projekta apspriešanā, arī Finanšu komitejā piedalījās. Paldies, kolēģi. Tātad...
Atbilde. Pēdējo reizi, lūdzu, Roberta kungs, ja, jo pēc reglamenta man jums nebūtu jādod vārds vairs. Ja. Man neapmierina atbildi, jo kāda tehniska kļūme, ja, nu tik būtisks dokuments kā budžets, tehniska kļūme, neiekļāvās, sekretāri aizmirst, davai tad neskatīsim, Dievs ar viņu, gan jau kaut kā viņš aizies. Katrs no deputātiem plāno savu laiku, un es arī plānoju laiku darbam komitejās, un vajadzēja tajā laikā, kad es ieplānos, viņu vajadzēja tā kā arī izskatīt. Tas vienkārši tā ir komitejas vadītāja neatbilstība amatam vai nevēlēšanās strādāt. Paldies. Ja citu jautājumu priekšlikumu nav, tad balsosim par Jurķa kunga priekšlikumu šodien neizskatīt budžetu. Un balsojot par šo priekšlikumu atcerēsimies, ka budžets mums tomēr ir vajadzīgs. Vēl viens deputāts nav nobalsojis. Balsojuma rezultāts ir šāds: par 5 pret 10, atturās 2, nepiedalās, nav priekšlikums, nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums no Keistera kunga izslēgt no darba kārtības 5 jautājumus. Lūdzu, komentāru. Tātad komentārs sekojošs, tātad sagatavots, jeb iesniegts domai izskatīt lēmumu projektu, ja, un balsoties uz pašvaldības nolikumu, kur skaidri gaiši rakstīts, kas tad var iesniegt lēmumu projektu, ir nominēts 5 kategorijas. Tas ir atkārtoši, tas pašvaldības domas priekšsēdētājs, tas ir komiteja, izpilddirektors, ārkārtas sēdes ierosinātājs un, kas mums vēl 5. bija, un paši deputāti. Jā, paši deputāti. Skatoties lēmumu projektu daļu, ja, tad sagatavotāji ir Svarika, ja, un arī lēmumu projektu iesniedzēji ir Svarika. Ja, es uzskatu, ka tas nav, šīs tiesības nav dotas Svarikai, es tā runazēju, ja, un tomēr līdz ar to domu nevar skatīt, jo nav ievērots nolikuma punkts. Komitejas priekšsādātājiem lūdzu skaidrojumu. Es neatbalstītu šādu priekšlikumu, jo 58. punkts skaidri nosaka, kurš virza uz domas sēdi. Un šī gadījumā tā ir komiteja. Un komitejā jautājums ir izskatīts un vienbalsīgi atbalstot virzīts uz domas sēdi. Tā, Keistra kungam. Paskatieties šajos materiālos, tur nav rakstīts, kad komiteja, tur ir vienkārši Svarika. Tātad lēmumu projektu iesniedzējs. Es runāju par šo varbūt tas formāli, ja, bet tā ir norma, tas punkts, pie kā mums jāstrādā. Ja, ja mēs tāda veidā varam pavirši skatīties, ja, tad tā mēs tā varam strādāt. Es uzskatu, ka tomēr jāievēro šis punkts, ja, tāda skaidrgājuši pateikts ir, un Svarika tomēr neatbilst neviens no šiem punktiem. Tātad komitejā šis jautājums tika skatīts? Lēmuma projektā vajadzēja reģistrēt un būt šī redakcijas izlabojums komitejā. Bet viņas nav. Lēmuma projekta paskaties dokumentā, kas lēmuma projekta iesniedzējs. Paldies. Vai kāds vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Ārntas kundze, lūdzu. No formālās puses Keistera kungam ir pilnīgi taisnība, jo nolikumā tieši tā arī rakstīts. Lēmuma projektus var iesniegt. Šeit nekas nav par virzību vai par kaut kādu atzinumu vai atbalstu. Tā kā. Ja deputāti nevēlās vairs izteikties, tad balsosim par šo priekšlikumu.
Balsojuma rezultāts ir šāds. Pār 9 pret 4 atturās 4 nepiedalās. Nav priekšlikums, ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums no deputāta Volkoviča kunga. Izslēgt no darba kārtības jautājumu 521. Lūdzu, Volkoviča kungs, komentāru. Jā, labrīt vēlreiz visiem. Es piedāvāju izslēgt šo jautājumu no darba kārtības, jo uzskatu, ka iedzīvotājiem nebija dota iespēja izteikt visi savi argumenti. Plus ir uzskatu, ka tas ir konkrēta pašvaldības darbinieku izrēķināšana ar konkrētiem iedzīvotājiem, jo tā ir teritorija kooperatīva ir ļoti daudz tādi gadījumi, ja, un kāpēc tieši pret viņam tādi sodi piemēroti, ja, un tāds likums piemērots. Un uzskatu, ka jāatgriež jautājumu atpakaļ uz Saimniecisko un attīstības komiteju, jāpārskata jautājumu vēlreiz, un tikai pēc tam lemt. Paldies. Paldies. Jurķi kungs, lūdzu. Cienījamie kolēģi, mēs noteikti vakar saņēmām visi personas iesniegumu, kurā viņš lūdz atlikt jautājumu izskatīšanu. Es arī pievienojos un atbalstu Volkoviča kunga iesniegumu un uzskatu, ka ir nepieciešams komplekss risinājums šajā kooperatīvā ar šiem grāviem un žogiem. Jo šobrīd mēs nosodot vienu, mēs nevaram nosodīt vienu personu, tad mums ir jāsoda uz 100. Tur noteikti ir 100 šādu pārkāpumu. Ja ne 100, tad 10 noteikti, es viņu zinu vairāk. Un citam ir atļauts, citam nav atļauts. Ir jāpieņem komplekss risinājums, kā uzturēt šīs meliorācijas sistēmas grāvis. Un es uzskatu, ka tas ir jāļauj, un nevis jāļauj, bet jāuzliek par pienākumu uzturēt arī pašiem šiem māju iedzīvotājiem, kur arī ir ieinteresēti viņus uzturēt. Ja viņš ir šeit to žogu uzlicis, un šajā vietā šis žogs apsakojot dabā uz vietas, bijis 3 reizes šajā objektā. Es neredzu problēmu, es redzu citu problēmu, ja mēs liksim šo žogu novākt un mēģināsim paši uzturēt, vai kāds ir aprēķinājis, cik tas pašvaldībā izmaksās šo grāvju uzturēšanu. Šobrīd šos grāvjus uztur lielākā daļa no iedzīvotājiem. Mums ir jāizstrāda sistēma, lai šos grāvjus uztur visi 100% zemju īpašnieki. Un tad šo problēmu būs atrastāt, bet tas ir komplekss risinājums, tādēļ atliekam šo jautājumu un skatām viņu jau komplekss. Tas nav viens gadījums tikai. Un arī iedzīvotāji iesniegumus viņi nav saņēmuši vēl atbildu šo iepriekš iesniegto iesniegumu. Paldies. Paldies. Krūmiņkungs, lūdzu. Cienījamā Jurķa kungs, jūs parakstījāt šo zemes nomas līgumu, kurš traktē sevi līdz 31. decembrim 2014. gada. Pret šo ģimeni, normālu ģimeni, man nekāda jautājuma nav, bet ir līgums spēkā līdz 31. decembrim. Cienījamie kolēģi, nu tiksim, mēs ar viņiem tā ir runājuši, kad apsekosim visas lietas, pārvaldniekam ir uzdots iesniegt priekšlikums pa visu to teritoriju. Bet mēs esam tagad vainīgi, ja tur ir sagājis kaut kas greizi. Robert, nu viņi kaut kā jārisinā, bet līgums ir spēkā, tad jāatsauc līgumu pa priekšu. Paldies. Maļinovs kungs bija nākošais. Negrib izteikties. Kurš bija pirmais? Volkoviča kungs, laikam. Jā, es vēl gribu pateikt to, ka šeit es pierakstīju, kā pielikumā fotobildes. Ja, diemžēl mēs neatļauj man to pielikt, nezinu, kāpēc, tehniski iemesla dēļ. Ja, un arī pievienošu pie Roberta vārdiem to, ka jārisina kopā visu šo problēmu kompleksā, ka nevaram, pat ja līgums ir, ja, bet mēs nevaram sodīt vienu personu, ja ir citi pārkāpumi citiem iedzīvotājiem. Vai visiem, vai nekam. Paldies. Jurķi kungs vēlējās vēl runāt. Jā, jo jautājums, mēs šobrīd ar šo lēmumu liksim šo žogu nojaukt. Jo faktiski, ka šo līgumu parakstītās žogs jau tur bija. Visi to zina, ka viņš tur bija. Un šī vietā viņš nevienam netraucē. Viņš nerada nekādu problēmu. Ir jārada iespēja, kā legalizēt šo žogu sistēmu un uzlikt par pienākumu uzturēt grāvis. Jo cilvēki, kuriem ir aizžogot šie grāvi, tie grāvi ir sakopt un iztīrīti. Tie, kas ir pašvaldības teritorijā, nevienmēr viņi ir iztīrīti un sakārtot, un tam mums tāda līdzekļi nav paredzēti. Tādēļ mēs šādu lēmumu šodien pieņemt nevaram. Paldies. Atgādināšu, ka mēs diskutējam par to, vai par šo jautājumu vispār runāt pēc būtības domas sēdē. Keistri kungs, lūdzu.
Es piekrītu arī ieteikumam tātad izslēgt no darba kārtības sekojušu iemeslu dēļ. Tātad jautājumu būtība sekojuši, kad šis konkrēti zemes gabala īpašnieks griežās pašvaldībā ar vienu jautājumu, norādot, kāpēc tieši man, ja blakus turpat ir, kam nav pat ne zemes nomas līgums, ne jebkāds citiesiskās teiksim, atļaujas, ja, kuri droši to, kā saka, ir aizbūvējuši vai uzbūvējuši, ja, un šeit ir par šo netaisnību. Un manā skatījumā arī tiešām ir jāizskata vēlreiz šie papildus apstākļi, kas ir radušies sakarā ar dažādām uzņēmumu, foto uzņēmumiem, kā arī argumenti, kas ir sagatavot no šo īpašnieku puses. Un tiešām, lai mēs būtu, teiksim, taisnīgi un godīgi pret iedzīvotājiem, ja, tad ir vēlreiz šīs komitejā jāizskata, jo tiešām nomas līgums viņš ir esošs, viņš ir līdz 31. decembrim šī gada, ja, bet šeit ir runa par to, ka viņiem konkrēti ir būvvaldes atzinums, kurā ir viena prasība nojaukt. Viņi par šo cīnās, kāpēc viņiem jājauc, ja tur ir blakus, tas ir tas. Paldies. Es aicinu tomēr atlikt uz komitejas sēdi. Tātad, kolēģi, balsosim par šo priekšlikumu vai šo jautājumu izskatīt pēc būtības domas sēdē vispār. Tātad, lūdzu uz balsošanu. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 10, pret 5, atturās 2, nepiedalās. Nav, priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais, pēdējais priekšlikums, kas ir iesniegts tātad no Jurķa kunga, izskatīt jautājumu par 2014. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Lūdzu, Jurķa kungs, kādēļ šāds priekšlikums? Ņemot vērā to, ka mums ir darba kārtībā daudz jautājumu, un es saprotu, ka deputāti ņēma vērā Igor Maļinovska ieteikumu, kad sēdēt skatīt kaut kā līdz rītam, bet budžetu izskatīt, tad atrisināt, pieņemt lēmumus par tiem jautājumiem, kur ir mazāk diskusiju, un atstāt budžetu, tiešām būs diskusiju daudz, atstāt viņu kā pēdējo. Tad mēs varam runāt līdz tam, ja arī nepaspēj. Ja arī darba laikā nepaspējam izskatīt, uztaisīt pārtraukumu, rīt no rīta pabeigt. Jurķa kungs, kā jūs bijāt šodien plānojis savu darbdienu? Jūs teicāt, ka jūs plānojat savus domu sēžu apmeklējumus līdz cikiem? Man šodien ir laiks līdz 18. Un ja mēs nebeigsim līdz 18. ko jūs darīsiet? Piecelsieties un iesiet prom? Jā. Aicināšu izsludināt pārtraukumu līdz rītdienai, rītā pabeigt budžetu. Paldies. Kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties saistībā ar šo priekšlikumu? Ja nē, tad balsosim par Jurķa kunga priekšlikumu. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 8, pret 8, atturās 1, nepiedalās, nav, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu sakārtot darba kārtības jautājumu atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem.
Kolēģi, darba kārtība ir sakārtot atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem. Lūdzu, balsosim par koriģēto darba kārtību. Kolēģi, ja kādam ir tehniskas problēmas, lūdzu sakiet, un datorspeciālists pieies pie jums. Balsojuma rezultāts ir šāds: par 11, pret 4 atturās, 2 nepiedalās, nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Saistībā ar pirmo darba kārtības jautājumu par Sigītas Mužnieces iesniegumu izskatīšanu, tad atgādinu, ka šis jautājums ir noteikts ar ierobežotas pieejamības informāciju. Tātad lūdzu darbinieks, kas nav saistīti šī jautājuma dokumentu sagatavošanā, lūdzu pagaidīt mūs ārpus zāles, un datorspeciālistiem lūdzu izslēgt mikrofonus un tieši